lemūri ir visur. Madagaskārā tas ir, man liekas, vienādojuma zīme ar lemūriem. Viņi tur ir tik dažādi. Ir lieli, ir mazi, ir nakts, ir dienas, dažādu uzvedības pazīmēm. Ļoti, ļoti dažādi. Krāsas ir dažādas. Viņus var satikt visur. Īsnībā tie dabas parki, kas ir visā Madagaskārā, atšķirīgi dabas parki, ir lietus meži, ir sausie meži, ir vairāk tā kā klinšaini, tā kā apvidus, bet lemūri ir gandrīz visos parkos savs kaut kāda sava šķirne, ko var satikt. Un arī ir speciālas saliņas, teiksim, ļoti populāra vieta ir netālu no Antananarivu, kas ir tuvākais droši vien parks, apmēram 3,5 stundu braucienā, un tur ir izveidots privātais dabas rezervāts ar lemūru salu. Un tajā salā ir ļoti, ļoti daudz lemūru, viņus var paglaudīt, ar viņiem var pakomunicēt, tā kā apmēram kā zoodārzā, bet tas ir tā kā brīvā daba.